Arī investīcija un finanšu pratība vēl joprojām iet tā kā iet. Kā pirms 18 gadiem, kad es droši vien biju vienīgais, vai gandrīz vienīgais no savas klases vai no sava gada savā skolā, kad es atvēru savu pirmo Forex kontu un aktīvi sāku tur finanšu tirgos darboties. Tad arī šobrīd aizejot uz skolām un uz augstskolām, paprasot skolāniem, studentiem, cik daudz no jums kaut ko dara finanšu tirgos. Viena roka varbūt paceļās, 2. Kas bēdīgākais, tas, ka pat augstskolās, kur mācās biznesa, finanses, ekonomika, arī tur to roku nav vairāk. Droši vien, ka tas neliecina varbūt pavisam par kopējo sabiedrības, bet droši vien tie jaunieši, kuriem šobrīd ir 20 un kuru vecāki, attiecīgi ir kaut kādā vecumā droši vien tur starp 40, 50 un tam līdzīgi. Tiem ar to finanšu pratību nav, jo viņi vēl nav nodevuši tālāk. Cerams, šis viss mainīsies gadiem ejot uz priekšu. Ar sajūtu līmenī vismaz no šiem jauniešiem jau var spriest, tad vēl laiciņam būs jāpaiet, lai tas jau būtu tā kā tāds ieaudzināts kaut kas, ja? vai kā ieradums, vai ka mēs to vienkārši darām, tas, ka tas ir jādara, tas, ka mums tā ģimenē dara. Pagaidām tas vēl tā nav.